Kas ir emocionālā inteliģence, kādas prasmes un zināšanas mums ir nepieciešamas, lai to apgūtu un praktizētu. Savā darbā un privātajā dzīvē mēs tiecamies pēc līdzsvara. Savā darbā un privātajā dzīvē mēs domājam par atklātību un atvērtību komunikācijā. Mēs domājam par dažādiem komunikācijas aspektiem. Mēs domājam par empātiju, par citu cilvēku saprašanu, par to, kā komunicēt, kā otru saprast. Kā to iemācīties, jūs man jautāsiet? Te būtu jārunā par prasmi, atpazīt emocijas, par prasmi tās izmantot, izprast, par prasmi emocijas pārvaldīt. Līdzās intelektuālajai, garīgajai un ķermeņa uztveres prasmei ir ļoti būtiski apgūt arī emocionālo prasmi, jeb tā dēvēto emocionālo inteliģenci. Daniels Golemans, emocionālās inteliģences viens no pazīstamākajiem pētniekiem, definē emocionālo inteliģenci kā spēju pazīt savas un citu emocijas, lai motivētu sevi un lai spētu labi vadīt savas emocijas, kā arī emocijas attiecībās ar citiem cilvēkiem. Tātad uzsvars ir uz sevi un spēju strādāt ar sevi. Atcerēsimies pirmajā apmācību sesijā pārunāto šo te sīpola principu. Tātad mēs skatāmies no iekšpuses uz āru. Mēs vispirms strādājam ar sevi, attīstām savu emocionālo inteliģenci. Pētījumi rāda, ka līdz pat 80% uzņēmumu veiksmes ir atkarīgi no darbinieku emocionālās inteliģences, jeb spējas emocijas atpazīt, izmantot, izprast un pārvaldīt. Kam ir jāpievērš uzmanība? Kā attīstīt šo spēju, šo savu emocionālo inteliģenci? To mēs varam apskatīt no vairākiem skatu punktiem, kur pirmais tas ir darbs ar sevi, otrs darbs ar citiem. Un otrā plānā apzināšanās, jeb atpazīšanas fāze un vadīšana, jeb regulēšana. Tātad pirmais, par ko mums ir jādomā, kā mēs strādājam ar sevi. Un lai mēs attīstītu emocionālo inteliģenci, darbā ar sevi mums ir jāsāk ar sevis apzinātību, sevis iepazīšanu. Tālāk mēs varam domāt par regulēšanu, jeb vadīšanu, savu emociju vadīšanu. Vai nu caur otra izprašanu, vai caur klausīšanos, aktīvu klausīšanos. Mēs iepazīstam citus un tādējādi pazīstam sevi, savas komunikācijas pieejas, savus uztveres mehānismus, savas reakcijas un interpretācijas. Otrā dimensijā, kā mēs vadām attiecības. Tas ir darbs ar citiem, kur pirmkārt apzināšanās fāzē ir vēlreiz jāatgriežas pie empātijas kā būtiska faktora, lai iepazītu citus dziļi un patiesi, izzinātu, sajustu un atbilstoši reaģētu. Kad mēs esam iepazinuši sevi un ar sevi strādājuši, regulēšanas šajā te fāzē, kad mēs esam iepazinuši empātiju un to praktizējam ikdienā, nākamais solis ir sociālo prasmju attīstība, jeb attiecību veidošana. Tas, kā mēs attiecības vadām, tas, kā jau mēs reaģējam uz apkārtējiem cilvēkiem caur savu prizmu. 8 emocionālās kompetences, 8 padomi, kā emocionālo inteliģenci attīstīt. Pirmais – uzlabot emociju pratību. Tātad mēģināt saprast, kādas emocijas, kādās situācijās manī raisās un kāpēc, un kādas emocijas, kādās situācijās es novēroju citos cilvēkos, un balstoties uz empātiju,
tās analizēju, interpretēju un attiecīgi reaģēju un komunicēju savu empātiju. Pirmais uzdevums – iedomājieties kādu nesen piedzīvotu situāciju savā darba vidē, aptiekā, komunikācijā ar klientu. Situācija, kurā jūs jutāties emocionāli satraukts vai priecīgs vai dusmīgs, jebkuru emocionālo reakciju, ko piedzīvojāt kaut kādā situācijā un kaut kas to izraisīja. Kad situācija vai iedomātā situācija ir skaidra vai vairākas, tās varbūt arī vairākas situācijas nesen piedzīvotas, uzdodiet sev jautājumus secīgi. Vispirms, kas notika, kādi fakti, ko jūs piedzīvojāt, fakti, ja, pati situācija. Piemēram, aptiekā ienāca agresīvs klients un skaļi kliedza. Kāpēc, tavuprāt, šī situācija notika? Tava interpretācija. Tātad, ko tu redzēji, ko tu piedzīvoji un kā tu interpretē šo te kāpēc svarīgāko jautājumu? Vai tu pamanīji klienta uzvedībā kaut ko, kas liecina par kāpēc? Vai tu interpretēji un tev šķita, ka tas vienkārši bija rupišs cilvēks? Tātad interpretācijas var būt ļoti dažādas. Nākamais jautājums. Kā šī situācija lika tev justies? Primārās un sekundārās emocijas. Tātad pirmās emocijas, tās, kas raisījās uzreiz šajā situācijā, sekundārās jau tālāk situācijai attīstoties vai jau pārdzīvojot tālāk. Kā šo emociju iespaidā tu gribēji rīkoties? Kādi bija tavi dzinuļi? Gribēju kliegt, gribēju izraidīt no aptiekas, vai gribēju cilvēkam palīdzēt, gribēju saukt palīgā kolēģi, jebkuru savu impulsu, ko šajā situācijā piedzīvojāt, pierakstiet, piefiksējiet, atklāti, sev atzīstot. Nākamais jautājums. Ko tu darīji un teici? Tātad tava rīcība. Vai tu pakļāvies saviem impulsiem un darīji tā, kā šo emociju iespaidā gribēji rīkoties? Vai tomēr pieslēdzās racionālais prāts un emocionālo prātu nomierināja un tu rīkojies racionāli? Kā emocijas un rīcības ietekmēja vēlāk? Kādas bija ilgtermiņa sekas? Piemēram, ja ļāvos dzinuļiem un impulsiem un reaģēju agresīvi uz klienta agresīvo uzvedību, tad iespējams vēlāk es jutos ļoti slikti, ļoti noguris, ļoti nepatīkami. Ja? Šādā veidā, šādi secīgi šos jautājumus sev uzdodot un atklājot savas rīcības un savas emocijas soli pa solim no faktiem, interpretācijas, emocijām, pēc tam impulsiem, kas pāraug rīcībā, tātad vai nu impulsu vadītā vai racionālā prāta vadītā. Atceramies stāstu par autopilotu, jeb mūsu emocionālo smadzeņu puslodi un par slinko prātu, kas pieslēdzas mazliet vēlāk un racionāli sāk analizēt. Un galu galā, ja tu padomā arī par to, kas būs pēc tam, kā es jutīšos, ja es būšu vai nebūšu reaģējis. Pēc šīs schēmas, pēc šāda modeļa mēs varam reāli, praktiski analizēt dažādas dzīves situācijas un fiksēt savas emocijas, veidot savu emociju schēmas, kurās mēs atpazīstam savus modeļus un mācāmies attīstām savu emociju pratību. Ietvaru un modeļu atpazīšana ir otrā emocionālās inteliģences kompetence, kas būtu attīstāma. Ja mēs esam, piemēram, izvēlējušies šo iepriekšējā uzdevumā pieminēto ietvara atpazīšanas pieeju, tad tas jau ir solis tuvāk šim te aicinājumam atpazīstot ietvarus un modeļus, attīstīt savu emocionālo inteliģenci. Tātad pirmkārt mēs attīstām emociju pratību, otrkārt
atpazīstam ietvarus un modeļus. Viens no tādiem ļoti, ļoti pazīstamiem modeļiem, kuru noteikti šeit gribētos pieminēt un iedot pie šīs te emociju pratības un modeļu atpazīšanas kompetences, tā ir Kibleris-Rosas šī slavenā emociju pārmaiņu vadības jeb bēdu pieņemšanas līkne. Tātad tā ir schēma, kas mums rāda, kā cilvēks reaģē uz pārmaiņām, vai kā cilvēks reaģē uz bēdām, tā skaitā atteikumiem, lietām, kur kaut kas ir jāzaudē. Tātad patiesībā tas ir zaudējuma pieņemšanas modelis, kur saņemot ziņu par noteiktu zaudējumu, piemēram, es esmu atnācis aptiekā, es vēlētos nopirkt zāles bez receptes. Es saņemu atteikumu. Gadījumā, ja šīs zāles mēs izsniedzam tikai pret recepti, ja? Es saņemu atteikumu. Tātad tas ir kaut kādā mērā zaudējums. Un tajā brīdī es eju cauri šim te zaudējuma, ja bēdu pieņemšanas, izmaiņu pieņemšanas ciklam, kas sākas ar sastinguli, kam seko noliegums, nepieņemšana, dusmu fāze, tad seko tielēšanās, depresija, jeb skumjas, pārbauda, ka tiešām nekas nemainīsies, un situācijas pieņemšana. Šo modeli mēs varam piemērot ļoti daudzām situācijām dzīvē, kurās raksturīgs vārds ir zaudējums, pārmaiņas, jo katras pārmaiņas nenoliedzami mums nes kādu zaudējumu. Iespējams, jūs varat šo modeli pielāgot, piemērīt kādām situācijām ikdienā. Pamēģiniet, patrenējieties vairākas dienas atpazīt. Nākamais. Pielietot cēloņu seku domāšanu. Tātad mums ir jāsaprot, ka kaut kāda mūsu rīcība, kaut kāds mūsu kāpēc izraisīs kaut kādas sekas, kaut kas notiks rezultātā. Piemēram, pāanalizējot to pašu modeli ar agresīvo aptiekā ienākušo klientu, kuram mans pirmais impulss ir reaģēt, atbildēt tieši tāpat agresīvi, un es impulsam klausot to arī daru, rīkojos, tātad vai nu verbāli vai reāli, un man ir jāsaprot, ka šīs mana rīcība izraisīs kaut kādas sekas. Kādas sekas? Vai jūs varat iedomāties? Droši vien, ka katrs no mums var. Tās var būt sekas organizācijai, organizācijas reputācijai, tās var būt sekas mums personiski, mūsu darbā, mūsu komandā, sarunās ar mūsu vadību un tā tālāk. Tātad vienmēr ir jāpielieto šī cēloņu seku domāšana. Nākamais. Praktizēt optimismu. Jā, man reizēm saka, vieglāk pateikt nekā izdarīt. Īpaši tad, ja ir ļoti, ļoti daudz emocionālu situāciju, ja ir bijusi grūta diena, grūtie klienti, kā tad optimismu praktizēt? Pirmais un svarīgākais ir mums sev pieslēgt šo te optimismu domāšanu. Kāda tā ir? Tātad vispirms tā mums ir jāatpazīst. Iedošu pavisam nelielu testu. Atkal, iedomājamies vienu negatīvu situāciju. Tā var būt tā pati, par ko mēs nu pat jau domājām. Tātad iedomājamies vienu situāciju un atbildiet lūdzu secīgi uz jautājumiem. Kad iedomātā situācija ir skaidra, vēlreiz pārcilāta, vēlreiz saprast, jā, tas ir iespaidīgais notikums, padomājam vispirms, kas bija notikuma cēlonis. Vai tā bija mana darbība vai bezdarbība, tātad es kaut ko izdarīju vai kaut ko neizdarīju, vai tie bija ārēji iemesli, kas izraisīja šo situāciju. Padomājām, atzīmējām, un šeit mēs redzam, tātad, ja jūsu atbilde bija, ka tā ir jūsu darbība vai bezdarbība, tā ir pesimistiska pieeja, ārējie iemesli, optimistiskā pieeja. Otrs jautājums. Kā notikums tev lika justies?
citas negatīvas lietas ar mani notiks, šis notikums ir izraisījis kaut kādu negatīvo notikumu virkni, tas ir vienreizējs notikums. Atkal pesimistiskais skatījums, optimistiskais skatījums. Un trešais jautājums, ko šis negatīvais notikums nozīmē? Citās dzīves jomās notiks līdzīgi. Tā ir īslaicīga neveiksme. Tātad, kā jūs skatāties uz šo notikumu? Pesimists, optimists. Otrs uzdevums – iedomājamies pozitīvo situāciju, labu, priecīgu, jauku, un tāpat uzdodam sev 3 jautājumus. Pirmais, kāpēc tas notika? Pateicoties manām zināšanām vai prasmēm, vai ārēju faktoru ietekmē? Optimists, pesimists. Par ko šis notikums liek domāt? Dzīvē var notikt vēl citas labas lietas. Tā ir vienas reizes veiksme. Optimists, pesimists. Ko notikums pierāda? Ja nākotnē gaidāmas citas labas lietas, optimists, tas notika nejauši un noteikti neatkārtosies. Šis nelielais tests vienkāršā veidā parāda, kā mēs ikdienā ar vienkāršām situācijas interpretācijām varam praktizēt optimismu, redzēt labo, ieraudzīt savu vērtību labajā un negatīvajās situācijās nefokusēties uz savu atbildību, savu vainu. 5. kompetence – iesaistīt iekšējo motivāciju. Jebkurā lietā, ar ko mēs ikdienā nodarbojamies, un ne tikai ikdienā, ir kaut kāds kāpēc. Kāpēc mēs to darām? Mēs ieraugām motivāciju. Svarīgākais emocionālās kompetences attīstīšanā ir ieraudzīt šo motivāciju sevī, internalizēt savus mērķus, internalizēt šo jautājumu, kāpēc? Kāpēc es to daru? Kāpēc man to vajag? Iedomāsimies 2 aptiekārus. Vienā aptiekā, dažādās maiņās. Pajautāsim viņam svarīgo jautājumu. Ko tu dari savā darbā? Kas ir tavs darbs? Jānis un Pēteris atbild. Jānis stāsta, pārdodu zāles, cīnos ar e-veselību, krāmēju plauktus. Pēterim uzdodot jautājumu, Pēteris palīdz cilvēkiem, uzlabo klienta pieredzi un veido aptiekas tēlu. Kā jums šķiet? Kuram puisim labāks darbs? Šādā veidā, vienkārši pārfrāzējot, pamainot perspektīvu, pamainot skatījumu, mēs virzāmies uz iekšējās motivācijas attīstību pretstatā ārējai motivācijai, kas ir sagaidīt, ka mani motivēs citi. Domājam par šo jautājumu kā vienu no emocionālās inteliģences pamatkompetencēm. 7. kompetence palielināt empātiju šķiet ir viena no visvairāk pieminētajām šajā sesijā, šajā nodarbību ciklā par emocionālo veselību. Jā, patiesi, jo tieši empātija, šī iejušanās, šī spēja otram just līdzi un atbilstoši reaģēt, ir viena no pamatlietām gan emocionālās inteliģences veidošanā, gan arī, kā pētījumi rāda, uzņēmumu veiksmes pamatā. Tas pats vingrinājums. Iekāpjam otra kurpēs, iztēlojamies, iedomājamies, kā viņš jūtas, kāpēc viņš tā jūtas, situācija, emocijas, cilvēks. Komunikācijas pamatfrāze zini savu mērķa auditoriju, zini to arī šajā emocionālajā iejušanās līmenī. Kāp viņa kurpēs. 8. emocionālās inteliģences kompetence ir tā, kurai jāpievērš ļoti liela uzmanība, tāpēc par to runāsim daudz plašāk nākamajā apmācību ciklā. Šoreiz būtiskais viens svarīgais jautājums.
jautājums, kas jums ir jāuzdod sev kā komandai, kā darbiniekiem. Kāds ir jūsu cēlais mērķis? Visu cēlais mērķis. Un tālāk mēs varam jautāt katrs sev savus svarīgos jautājumus. Piemēram, kas tevi iedvesmo? Kādās lietās tu esi labs? Kas tevi motivē tavā darbā? Šie jautājumi, šīs atbildes uz šiem jautājumiem, šī sekošana cēlajam mērķim ir tā, kas mūs gan ikdienā pieceļ, liek darboties, virzīties uz priekšu, gan arī ilgtermiņā veicina mūsu gan emocionālo, gan intelektuālo, garīgo un arī ķermeņa veselību. Svarīgākais jautājums joprojām – kāpēc? Laiks apstāties, padomāt, piefiksēt, kas ir svarīgās lietas emocionālās inteliģences kontekstā, 8 kompetenču attīstības kontekstā un sev izvirzāmo mērķu kontekstā, lai sasniegtu maksimāli nepieciešamo, maksimāli vajadzīgo kompetenču līmeni.